Čau, laipni lūgt mūsu podkāstā. Es esmu Kristaps un viņš ir. Es esmu Knuts un šis ir mūsu jau 5. podkāsts, 5. YouTube epizode par futbolu. Šodien mēs runāsim par 2 tēmām. Būs FC Daugavpils un arī aprunāsim bišķiņ par RFS Frankfurts maču, kas notiks šajā vakarā, un nedaudz arī citām Eiropas līgas, turbūt arī Champions Līgas komandu spēlēm. Tātad, kādas domas to par Daugavpilu sākotnēji? Kādā patīk treneris? Viņa vārds ļoti sarežģīts, Aleksandrs Gorishovs vai kaut kāds tur bija. Un kā viņš trenē Daugavpilu? Jā, manuprāt, viņš ir, interesants treneris. Es īsti neesmu tiešām baigi daudz spēles, ja viņu redzējis, Es arī ne. Tas tiešām jāmies, Tā kā nevar īsti izvērtēt to viņa sniegumu un tā. Bet zinot to, ka Daugavpils tiešām labi iesāka šo virslīgas sezonu, viņiem bija labs sezonas sākums, viņi aizvadīja tiešām kvalitīvas sniegumu. Vienu brīdi pat bija, man liekas, pat pirmajā vietā, man liekas, pat tabulā, bet, virslīgas otrajā pusē, tomēr tas, sastāv dziļums viņiem nav tik labs, nav daudz beigi kvalitīvo spēlētāju, līdz ar to arī bija tā, kad sezonas otro pusi viņi tiešām palika tāda, sliktāka arī, līdz ar to, tas arī atspoguļojās rezultātos, kad nebija tik kvalitatīvs sniegums, bija, daudz sliktas spēles, un līdz ar to arī viņš šobrīd ir 5. vietā, bet 5. vieta priekš Daugavpils, manuprāt, arī ir ļoti labs sniegums. Jā, es gribu piebilst to, sorry Daugavpils fani, bet jūsu stadions ir diezgan sūdīgs. Man viņš personīgi nepatīk, es tur esmu bijis. Nav mans favorīts, Latvijā arī nav pietiekami labs. Kā tev šeit to stadionu? Manuprāt, jā, tur ir līdzīgi kā Ogarē tā situācija, man liekas, kad ir tas mākslīgais laukums. Viņš ir, viņš ir normāls, var spēlēt, bet, protams, ka gribās kvalitatīvāku laukumu, gribās arī dabīgo laukumu, kur uz īstās zālītes. Jo īstā zālīte vienmēr visiem futbolistiem ir patīkamāk spēlēt, īpaši vasaras periodā. Vasaras periodā ir tā, ka uz zaļās zālītes ir patīkamāk, ir, teklot var visi spēlētājs, ko grib. Brexit. Jā, un, tāpēc, ka uz mākslīgās, tur ir tā, ka tu tur, tur noslaido, un tad ir uzreiz tur krāpējums, vai varbūt pat asins, varbūt, un tāpēc labāk būtu dabīgās. Jā, tas arī. Pieskaramies šodienas RFS mačam. Varam bišķiņā par RFS ar parunāt kaut ko. Šodien ir RFS Frankfurts mačs. Man personīgi šķiet sastāvs bišķiņ jāsamaina. Šis varbūt daudziem nepatīk šitais, bet es saku, Šteiboru vajag vārtos. Viņu vajag ielikt. Viņš nespēlē vispār. Ja ne pret Frankfurtu, bet kādu citu komandu. Viņš ir vecs, viņš ir labs spēlētājs, bet viņš netiek uz tā laukuma. Viņš atnāk uz RFS priekš kam? Lai nespēlētu? Kā tev šeit par Šteiboru? Viņam vajadzētu vēl spēles laiku kaut vai šodien. Viņš moši pārādīt savu sniegumu. Moši pat vinēsim dēļ viņa, ja viņš būs vārtos. Jā, manuprāt, Šteiboru, viņš ir labs spēlētājs, ir kvalitātes, protams, ir pieredze, viņam ir jau gan arī 40 gadu, protams, ir sava veida pieredze, bet, manuprāt, pēc cik tā ir Eiropas līga, es teiktu, ka tomēr vajadzētu spēlēt Ondoā, jo viņš tomēr ir vairāk jau pieredze tajā, Eiropas līmeņa sacensībās, vairāk uz lielajām publikām, lielajām skatujām vairāk spēlējis. Lai gan Šteiboru, protams, arī Polijā aizvadīja kvalitīvu sezonu. Bija Polijas labākais vārdsargs. 2 gadus pēc kārtas, ja nemaldos. Jā, tas arī viņam bija tiešām atzīstami ļoti labs sniegums, bet, manuprāt, Šteiboru, par cik ir sezonas jau beigas, tad Šteiboru varētu uz kādām virslīgas pēdējās kārtas spēlēm un uzspēlēt, lai viņam kaut kāda spēļu praksa tomēr arī ir, bet, Eiropas līgā pret Frankfurtu es tomēr liktu Ondā. Eiropas līgā vajadzētu ielikt Šteiboru, bet ne pret tik labu komandu, moši tādu sliktāku. Bet viņš ir labs, mošs, pretinieki dabūs pendeli, un to mošī neatcerās, un to nesnāk labi pendelis. Šteiboram sanāk pendelis. Priekš manī viņš ir Latvijas labākais vārdsargs. Jā, viņam ir
Nu, viņš ir labs, jā, bet vai viņš Latvijas labākais? Nu, manuprāt, viņš bija pirms dažiem gadiem. Tagad vairs nav, bet, nu. Šobrīd Latvijā vispār, manuprāt, tāda izteikti pirmā numura īsti nav, jo ir, nu... Mātravica Zviedri cīnās. Ir Mātravica Zviedris, ir arī Pūriņš. ir... Pūriņš nav pierādījis sevi šajā sezonā. Ir arī Ozols, kurš ārzemēs spēlē, viņam ir arī savas kvalitātes, bet, nu, katram savi plus, katram mīnus. Pieskrējās vēl Champions Līgai. Tātad, Knutam šis nepatiks. Bet Dortmunda, Real Madrida, Vinicius Juniors, hat-triks. Real Madrida atkal pierāda, ka viņi ir labāki. Tā kā, tu vari teikt, ko gribi, bet viņi ir labāki. Jā, Real Madrid, protams, ir kvalitatīva komanda, labi spēlētāji. Nu, bet viņi arī ir citus gadus arī iepriekšējās sezonas pierādījuši, ka viņi var atspēlēties arī no 2, 3 vai kādu vārtu starpības. Bet, nu, labi pieskarsimies arī vakardienas mačam, Münchens Bayern Barcelona. Tā arī bija tiešām, nu, tāda interesanta spēle, kur, protams, daudziem likās, ka Barcelona tomēr zaudēs. Man likās pašam būs kāds 8-2 Bayern Munich labā. Jā, bet Lewandowskis pret savu bijušo klubu trāpa. Tas ir vienkārši pizģets, ko lai saka, bļa. Tā kā reāli. Jā, tas bija tiešām, tiešām graujošs sniegums no Barcelonas. Tiešām Rafinha arī Brazīlietis uzbrucējs iesit hat-triku 3 vārti. Nu, viņš arī, protams, tā kā, vakardienas mačs viņam, manuprāt, tiešām bija viens no labākajiem karjerā. Viņš arī, tiešām ļoti kvalitīvs sniegumu. Münchens Bayernā man vispār aizsardzība, tiešām tā man vispār nepārliecināja aizsardzība. Tur, Neuers vārtos 4 sitieni pa viņa ārtiem, visus 4 viņš ielaiž, jā. Manuprāt, viņš varēja tiešām tā kā kvalitatīvāk aizvadīt to maču arī, vairāk. Keins arī slīgs lieku parādi. Keins arī vispār, viņš sākumā bija labs, viņš ies vienu golu, bet tur, žēl bija offsides, pēc tam vēl vienu to labi, ka ieskaitīja. Bet, tā kā spēles turpinājumā, tā, kad jau Barcelona dabūja to vadību, jau 2-1 pēc tam jau puslaik izskaņā sāpīgi gūti vārti Lewandowskis pēc savu bijušajā komandu iesit. Beidzot pelnītie vārti. Viņš bija pelnījis vārdus, jā, bet, otrais puslaiks tiešām bija tāds, kur Bayernam vajadzēja iet uz priekšu, vairāk spiest Barcelonu, bet, viņi neko no tā principā nerealizēja, nekas viņiem neizdevās, un līdz ar to arī man atbilstošs rezultāts bija. Man, protams, patīk Neuers, bet ko viņš dara? Viņam nesanāk vairāk. Bayern jāmeklē jauns vārdsargs. Viņš ir vecs, viņš ir bijis savām traumām. Viņš nevar to savu labāko sniegumu parādīt. Jāmeklē jauni talanti. Jāuzliek cits vārds, tas tikai Neuers. Viņš piekūst, viņš nogurst, viņš nevar visu izdarīt. Jā, tā ir, Neuers tiešām ir, arī vecs pieredzējis vārdsargs, līdzīgi kā Steinborgs Latvijā. Viņam ir savas kvalitātes, savu pieredzi, bet, vajadzētu Bayernam tomēr arī uz nākamo sezonu kā jaunāku vārdsargu tomēr, iegādāties, lai viņiem ir tomēr arī, kaut kādas labas rezerves. Martīnes varētu būt labs Bayernā, iedarētos Bundesligā. Martīnes no Aston Villas, es domāju, viņš arī labs, bet, arī viņam ir, protams, arī vecums, bet, šobrīd labāk nekā Neuers izstās. Jā, viņš ir labs, viņam Champions Līgā, nevēl Aston Villa šobrīd pirmā vieta, 3 spēlēs, 3 uzvars. Pasaules kauss, jā, Neueram bija, bet Martīnes. Bet Martīnes, jā, viņam ir kvalitātes, bet manuprāt, viņš, ne tuvu nav Bayern līmenis spēlētājs, domāju, viņam vajadzētu palikt Aston Villā. Pickfords. Vai pat aiziet uz vēl zemāku līmeni, es domāju, Martīnesam. Ar to es tev nepiekritīšu, viņš ir labs, viņš parāda savus sniegumus. Kurš vēl var atsargāt tā Pendels kā viņš? Kā Martīnes? Jā. Pendels, es domāju, Pendels ir tāda savdabīga situācija. Tas ir īpaši, tā ir principā uz minēšanu. Manuprāt, tur nav nekāda, tur ir meistarība, protams, vārdsargiem. Vārdsargiem ļoti liela meistarība. Bet, manuprāt, Martīnes ir viens tāds, viņš vispār, viņš ir baigi. Vārtos. Viņš visu laiku izrādās, to kausu, dabinās, to celebration. Viņš provocē gan skatītājs, gan spēlētājs, gan tiesnesi. Jā. Man viņš nepatīk dēļ šī, jo, vispār viņš ir nožēlojams. Tā es nepiekritīšu, bet jā, man šķiet, ka labi, Bayernam nevajadzētu viņu, bet šobrīd pat, vai ne šobrīd, bet labākais pasaules vārdsargs varētu būt Alissons Bekers. Viņš savā vecumā pierāda sevi Liverpoolē, viņš šargā kā īsts Brazīles vārtos. Alissons ir labs, es arī viņu FIFA parasti spēlēju, viņš arī parāda savas kvalitātes
FIFA video spēlē, viņš reāli pusmugurī viņš ir labāks par daudziem vārdsargiem. Jā. Tikai Steinbors labāks. Tikai viņš. Jā, Steinbors arī, protams, ir kvalitīvs, bet, to mēs redzēsim. Tu arī citās turmākajās spēlēs. Vēl Manchester United spēlēs. Neatceros pret ko, bet... Pret Stambuls Fenerbahči šovakar Manchester United. Un tu spēlē. Viņa bieži spēlēs Freds. Man Manchester United ir viens no Amerikāņu klubiem. Es teikšu, godīgi, bija mīļākais. Bet Freds trāpīs hat-triku. Viņš ir labāks. Viņš ir vienkārši labāks. Kā tev šķiet? Kā noies tas mačs? Jā, manuprāt, Freds, lai gan viņš bija Manchesterā, viņš bija diezgan labs spēlētājs, viņš ir Stambuls Fenerbahči, viņš arī, viņš ir kvalitīvs, bet Manchester arī šī sezona ir tiešām ļoti nožēloja Mazdī, tiešām, būsim godīgi, nedi drausmīgs, jau kuro sezonu rāda nenormāli drausmīgu sniegumu. Ten Hāgs ārā. Tādēļ mana prognoze, ka Fenerbahčai vajadzētu paņemt šo spēli ar uzvaru. Ten Hāga stratēģijas neiet. Viņš ņem tikai savas bijušās komandas spēlētājs un neko nevar izdarīt. Antonijs spinojas un parāda, kur sist un aizlūdz uz otru pusi. Un kas jaunais Sanīs no Bayern? Ko viņš vēl izdarīs? Viņš neko, viņš pa savā pozīcijā nemāk nostāvēt. Tā kā, tev ir vēl kaut ko pieminēt? Nē, man nav īsti nekas tāds, bet garā gadījumā skatieties futbolu, fanojiet savām mīļākajām komandām un tiekamies citos video. Paldies! Tā šodien arī būs viss!